Mūsu Balvu luterāņu draudze ir gaidīts ik viens. Mēs te nākam, lai kļūtu viens par to labākie, pretim nākošākie. Šī vieta tieši kas runāt par dievkalpojumu, kā miera osta, nedēļas tādas steigas un skrējiena. Iesvētības mācības ir tas pats sākums. Tas ievada tevi tajā baznīcā, tajā ticībā, tajā draudzē, un tu iegūsti zināšanas par Dievu, par baznīcu, par draudzi. Draudzes koris ir tāda maza saujiņa cilvēku, domu biedru, kas vēlas godināt, slavēt, pateikties, kalpot Dievam ar savu balsi. Tā ir tāda kopā būšana, pēc kā tu izej ārā no baznīcas un tu jūties piepildīts. Reizi mēnesī mums ir mēneša trešdienā sieviešu vakari, kur gan runājam par garīgām lietām, gan arī, kā jau sievietēm, visādi interesanti praktiskas nodarbības ir, iemācamies daudz ko. Man visvairāk patīk mūsu kopā būšana. Jā, uz sieviešu vakariem ir aicinātas visa vecuma sievietes, nav ierobežojumu gadiem. Vīru vakaru galvenais mērķis ir vīriem nākt kopā, mācīties runāt par Dievu un arī par laicīgām lietām un mācīties to darīt no sirds. Un priecē tas, ka tieši ģimenes nāk uz baznīcu. Ar visiem bērniem. Es nāku uz svētdienas skolu. Svētdienas skolā nāk forši bērni. Man tā ļoti patīk. Te viss ir savējie, te viss ir tik tiešām tādi ļoti atvērti. Tā kopības sajūta, ka tu atnāc uz šejieni, tu vairs, tu domā, kā būs, bet tu atnāc, viss ir mierīgi, viss ir, kā ģimenē mājās. Telpas ir saulainas un tā sajūta, ka, tu vari būt tāds, kāds tu esi. Tāda Kristus griba, ka mēs sapulcinām cilvēkus, neskatoties uz viņu vecumu, viņu izglītību, viņu izskatu vai kādām citiem parametriem, bet tas vienojošais ir ticība. Un ticība ir tas lielais noslēpums, kas Dieva draudzi uztur šeit, šajā pasaulē. Un ticību Dievs uztur caur svēto garu. Lai Dievs svētī, ka mēs arī turpmāk darbojamies kā draudze, svētīgi, nesot labus augļus.